gulēšanu, jo es turpināšu abās pusēs, jo es turpināšu tieši par tehnisko daļu un par interpunkciju un mazliet arī par ortogrāfiju, kur es esmu novērojusi, ka tiek pieļautas daudzas kļūdas joprojām. Centīšos neizklausīties pārāk, tā teikt, uz augsta zirga nostēpināta, bet vienkārši aptuvenu ieskatu vēlreiz par komatiem, sevišķi saliktos teikumos un divdabi teicienu. Nu, mēs noteikti visi zinām slaveno teicienu nošaut nedrīkst apžēlot. Jā. Un kā tur ir ar tiem komatiem, kā viens komats maina būtībā vienu cilvēku dzīvi. Un ir vēl viens piemērs, es gan stāstīšu latviski, viņš ir pamatā angliski, par to, ka ienāk restorānā panda, apsēžās, pēd, pēc tam pieceļās un ar automātu sāk šaut pārējos apmeklētājus un aiziet. Un pēc tam viņam jautā, nu kāpēc tu tā izdarīji? Panda paceļ populāru zinātnisko grāmatu, kur ir rakstīts eats, shoots and leaves. Un starp eats un shoots ir komats. Jā, apēd. Jā, apēd, nošauj un aiziet. Un tāpēc īsumā, tātad, ja teikuma pamatvienība ir vārds, tad stāsta pamatvienība ir teikums. Un šie teikumi ir dažādu veidu. Un par vienkāršiem paplašinātiem, nepaplašinātiem teikumiem nerunāsim, jo tie parasti grūtības nesagādā. Tāpat arī liksim mierā vienlīdzīgus teikumu locekļus, iespēja robežās. Tikai atgādināšu par šiem vienkāršiem paplašinātiem, nepaplašinātiem teikumiem, ka šāda veida teikumos ir tikai viens gramatiskais centrs. Un tagad parunāsim par saliktiem teikumiem un to veidiem. Un sākumā pavisam, lai būtu skaidrība definīcija, tātad salikts teikums ir teikums, kas sastāv no vairākām daļām, kam katrai ir savs gramatiskais centrs. Un šīs daļas cita no citas ir jāatdala ar komatu, un noteikšana, kur komatam jāatrodas, dažkārt sagādā grūtības. Un tāpēc arī atkārtosim, kāda ir šie teikuma veidi un kā pareizi salikt pieturzīmes. Un tad pirmais un visvienkāršākais ir salikts sakārtots teikums. Tas sastāv no divām vai arī vairākām neatkarīgām daļām, kurai katrai ir savs gramatiskais centrs. Un būtībā salikts sakārtots teikums ir divi vai vairāk savienoti vienkārši paplašināti vai nepaplašināti teikumi, un tos savā starpā saista sakārtojumu saikļi un, bet, taču, tomēr, turpretī un turpretim, un citi saikļi nav iespējami šajos teikumos. Piemēram, vispirms nolasīšu teikumu, pēc tam uzzīmēšu grafisko attēlu, lai uzreiz ir skaidrība, kā tas notika. Tātad, piemēram, aiz loga krita sniegs, komats, un Juris ne par ko nevēlējās pamest silto gultu, komats, taču šodien skolā bija paredzēts matemātikas kontroldarbs. Un tātad tas izskatīsies šādi. Tā. Tātad, uzzīmēm parādīšu, jā. Lūk, tātad, aiz loga krita sniegs, un Juris ne par ko nevēlējās pamest silto gultu, taču šodien skolā bija paredzēts matemātikas kontroldarbs. Jā, šis ir apzīmējums patstāvīgajām teikuma daļām, neatkarīgajām. No kādām tikai un vienīgi sastāv salikts sakārtots teikums. Salikts sakārtot teikuma daļas var būt atdalītas arī tikai ar komatu vai semikolu, taču pamatprincips nemainās un katrai daļai ir savs gramatiskais centrs. Tātad otrais piemērs. Spulgulis nespodri atstaroja saules gaismu, komats, tas sen nebija tīrīts, komats, tomēr stikls joprojām rādīja blāvu istabas atspulgu. Tas izskatās šādi. Tātad, spogulis nespodri atstaroja istabas gaismu, tas sen nebija tīrīts, tomēr stikls joprojām rādīja blāvu istabas atspulgu. Un ir arī šeit izņēmums. Tātad, ja viens teikuma palīgu loceklis, piemēram, apstākļu vārds, vienādā mērā attiec uz divām salikt sakārtot teikuma daļām, kuras saista saiklis un tas ar tām neliek komatu. Tas izskatās šādi. Pusnaktī pilsētā valdīja dziļš klusums un neviens tās iedzīvotājs nepameta savu mitekli. Un šajā gadījumā pirms un nevajag komatu, jo var to izlasīt gan pusnaktī pilsētā valdīja dziļš klusums, gan arī pusnaktī neviens tās iedzīvotājs nepameta savu mitekli. Tad pusnaktī attiec uz abām šīm daļām. Tātad, šajā gadījumā šeit komatu nav, jo pusnaktī attiecas gan uz šo, gan šo daļu.
Tātad, par saliktu sakārtot teikumu esam beiguši. Ja ir jautājumi, tad vislabāk tagad. Kā ir ar visiem tiem nevis, bet un tiem? Nu, kā nevis, tur nevis tas un tas un tas, bet tas un tas un tas. Salikti. Tie arī ir salikti sakārtot? Tas ir, tā ir vesela atsevišķa konstrukcija. Okay. Tāpat kā bija ne tikai, bet arī, ko vienkārši pārī izmanto. Nu jā. Nu labi. Tālāk, otrs bieži sastopams veids salikts pakārtots teikums. Tas sastāv no vienas neatkarīgas teikuma daļas un vienas vai vairākām pakārtotām teikuma daļām. Tad neatkarīgā teikuma daļa virsteikums, to attēlo šādi, un atkarīgā ir palīgteikums, kas izskatās šādi. Mūs to latviešu valodas stundās sauc par gultīju. Mums tas bija nogrieznītis. Mums bija gultīja. Nu jā. Tālūk. Palīgteikumu ievada pakārtojumu saikļi, ka, vai, ja, kaut gan, lai un citi attieksmes vietnieku vārdi, kas, kurš, kura, kāds, kāda dažādos locījumos, apstākļi vārdi, kur, kad, cik, kā, kāpēc un vēl citi, un vārdu savienojumi, no kurienes, pa kuru, gar ko un tam līdzīgi. Un principā, ja ir kāds šis vārdiņš, kas sākas ar kā burtu, tad diezgan skaidrs, ka pirms tā būs jāliek komats. Protams, vispirms jāpārbauda gramatiskais centrs, vai šajā teikuma daļā tāds ir. Tātad, piemēram, katru gadu pilsētā notiek sacensības komats, lai noskaidrotu komats, kurš ir visčaklākais iedzīvotājs. Tātad. Vai? Un. Lūk, tātad katru gadu pilsētā notiek sacensības, lai noskaidrotu, kurš ir visčaklākais iedzīvotājs. Un salikti pakārtot teikuma daļu sadala ar komatu, izņemot gadījumu, ja divus palīgteikumus saista saikļi un vai. Tādā gadījumā šīs daļas ir vienlīdzīgas, tāpat kā vienlīdzīgi teikuma locekļi, un starp tām neliek komatu līdzīgi kā ar virsteikumu. Tātad, piemēram, kultūras nedēļas ietvaros Rīgā notiek pasākumi, komats, kuros speciālisti runā par mākslu, un apmeklētājiem ir iespēja aplūkot dažādus mākslas darbus. Tātad virsteikums. Lūk, tātad kultūras nedēļas ietveros Rīgā notiek dažādi pasākumi, kuros speciālisti runā par mākslu un kuros ir iespēja aplūkot dažādus mākslas darbus. Un šeit otro kuros var izlaist, jo tas teikuma jēgu nemaina un rodas tikai liekvārdība, ja to izmanto vēl papildus. Tā ir stila kļūda, jā. Un abi divi vienlīdz attiecas uz virsteikumu. Un visbeidzot, tātad trešais paveids ir jaukts salikts teikums. Tas sastāv no vismaz divām neatkarīgām teikuma daļām un vismaz viena palīga teikuma. Uz jauktu saliktu teikumu būtībā attiecas visi tie paši noteikumi, ko mēs jau aplūkojam. Bet starp nozīmes ziņā patstāvīgām teikuma daļām var likt semikolu. Piemēram, debesis bija nosētas zvaigznēm, semikols, tās spoguļojās dīķī, komats kā gludo, tumšo virsmu nesatricināja ne vilnītes. Tātad, debesis bija nosētas zvaigznēm, semikols. Un vēl viens virsteikums un palīgteikums. Tātad debesis bija nosētas zvaigznēm, tās spoguļojās dīķī, kā gludo tumšo virsmu nesatricināja ne vilnītes. Un ja viens palīgteikums vienādā mērā paskaidro divus virsteikumus, kurus saista saiklis un, tad pirms saikļa nav jāliek komats. Tas sanāk tāpat kā ar to apstākļu. Jā, tātad šajā gadījumā tas palīgteikums pilda apstākļu vārdu funkciju. Tātad, piemēram, kad tuvojas rīts, komats pār pļavu nolaiž smiglu un zāli piebirst rases pērlītēm. Tā izskatās šādi. Tātad, kad tuvojas rīts, pār pļavu nolaiž smiglu un zāli piebirst rases pērlītēm, un principā šie ir divi vienlīdzīgi teikumu locekļi. Tātad, par saliktu teikumu veidiem esam īsumā atkārtojuši. Ļoti koncentrēti, un ja ir kaut kas neskaidrs, tad uzreiz jautājiet, tāpēc, ka man pašai šobrīd liekas, ka es esmu vēl sliktāk par latviešu valodas skolotāju.